Sveicināti Agronoma brokastīs. Rudens epizode ir pienākusi un šodien mēģināsim apskatīt kopā arī pārējām kompānijām, kas tad ir tās galvenās aktualitātes gan no saimnieku puses, gan arī no mūsu puses. Šobrīd, ja runa tieši par Corteva un vēl kādu metezimiks, tad gribētu teikt, ka lielākajā Latvijas daļā viņš jau būs nosmidzināts. Vēl ir nedēļa, divas laiks, kurā vēl noteikti tiks veikti šie smidzinājumi. Noteikti bija izaicinājumiem bagāts šis herbicīdu smidzināšanas laiks, jo ne tikai herbicīdu smidzināšanas laiks, bet vispār jebkurš smidzinājums, kas bija jāveic rapsī, bija tik izaicināts gan no laikapstākļu puses, jo, ja teiksim tā, rapšu sēja iesākās ar mitrumu un labvēlīgām temperatūrām priekš straujas rapšu attīstības, tad tas pēc tam pārgāja uz to, ka bija 30 grādi, 25 grādi un diezgan strauji sāka kaltēt laukus. Tajā brīdī, ka bija jāveic vairāki tiešām zīmīgi smidzinājumi, ne tikai herbicīdi, bet kurā brīdī arī regulators vai graminicīds. Un jebkurš no šiem smidzinājumiem, protams, bija izaicinoši arī priekš paša rapša. Sagādāja vieglu stresu arī rapsim, bet tādā ziņā viss ir veiksmīgi, jo šobrīd jau temperatūras arī normalizējās un ir gana veiksmīgi arī ar augsnes mitrumu. Arī lietu esam dabūjuši vairākās Latvijas vietās, caurmērā gribētu teikt daudz maz visur, kas arī palīdz tam rapsim atgūties veiksmīgāk pēc tā garā karstuma perioda. Un līdz ar to tad, attiecīgi, kam vēl bija palicies, vēl regulators vēl plānojās, varbūt vēl attiecīgi graminicīds vai arī tas pats belkāršs metezimiks, būs gana veiksmīgi apstākļi teikt uz priekšu tuvākajās dienās, lai vēl varētu veikt šo smidzinājumu. Tas es gribētu teikt, ka tas bija no ziemas rapša smidzinājuma puses tāds diezgan pārbaudījumiem bagāts laiks, ne tikai agronomiem, bet arī pašam kultūraugam. Tad, ja mēs par rapsi esam daudz maz, varam teikt jau, ka esam sākuši viņu ieziemot, tad ziemas kviesim gan vēl viss ir priekšā. Un ziemas kviešu sēja Latvijā arī pilnā sparā. Noteikti gribētu teikt, ka ir vairāk par pusi jau ir apsēta. Arī tuvojamies pusē, bet ziemas kviešos tā nākošā aktuālā tēma ir tieši ziemas kviešu herbicīdi rudens periodā. Un tā ir tā lieta, par kur nāksies runāt arvien biežāk, jo atceroties un atskatoties uz sezonu, kāda bija pagājušā, pavasars ar sniegu, kas uznāca starp smidzinājumiem, tālāk attiecīgi vasara arī ar augstām temperatūrām. Un tas parādīja to, ka ir gana problemātiski ierobežot attiecīgajās situācijās vairākas nezāles. Tieši gribētu teikt, ka viendīglapu nezāles bija tās, kas dīga vairākos viļņos, un ceļš arī skatoties to pašu rudas smilgu, ka bieži vien saimnieki labi gribēdami gāja tiešām saulēcīgu smidzināšanu, bet tad nostaigāja tieši pavasara mitrumi, ļoti liels temperatūras svārstības bija vēl, kurā brīdī vēl vispār sniegs uzkrita. Tas noteikti izaicināja herbicīdu efektivitāti un, attiecīgi, tas nezāļu fons veidojas diezgan intensīvs uz lauku, un līdz ar to nācās diezgan iespringt, lai varētu sakārtot tos laukus pavasara-vasaras periodā herbicīdiem. Bet tāpēc mēs atgriežamies pie rudens smidzinājuma, un rudens tieši tas brīdis, kad mums ir diezgan daudz, teiksim tā, laiks, lai saplānot šo te rudens kviešu herbicīdu smidzinājumu un sagaidīt tos veiksmīgos apstākļus, kas šobrīd izstāsta, ka patreiz laikapstākļi ir mūsu pusē, ir augstens mitrums, ir temperatūras, ir atbilstošas un attiecīgi tuvākajās jau dienās, nedēļās, kā kuram, cik ātri esam pasteigušies ar sēju, notiksies rudens kviešu herbicīdu lietošana. Un rudens herbicīdu smidzinājums ziemas kviešos ir tieši tas, kas jums noteikti atvieglos daudz vieglāk to pavasara cēlienu, kas būs, kad pienāks nākošais gads, jo zinām, kad arī skatoties tieši uz šī gada pieredzi, ka tiešām bija tās temperatūras svārstības un sals ir, un tad ir pa slapji, un tad ir pa saus, un var sakot, visi slikti, un paliek arvien grūtāk uztrāpīties īstajos laikapstākļos ar tieši agrajās stadijās, ka tās nezāles jau sāk agresīvi konkurēt ar pamatu kultūru. Un tāpēc, lai nenonākt šajā situācijā, manuprāt, ir ļoti vērtīgi izdarīt to darbu rudenī. Un rudenī mēs varam ierobežot daudz vieglāk to pašai rudas smilgu
Mauris, kareni tieši iet runa tieši par šiem te agresīviem viendīglapiem. Tieši šīs nezāles ir visvienkāršāk un vislētāk kontrolēt tieši rudens periodā. Un šodien dienas laikā noteikti arī aprunāsimies arī saimnieku, kā viņš to redz. Bet mans aicinājums, Korteva aicinājums noteikti būtu sākt kārtot laukus rudens periodā, cieši ziemas kviešu laukus. Ierobežot nezāles gan viendīglapu nezāles, gan divdīglapu nezāles un tādā veidā atvieglot krietni sev pavasara cēlienu un tad attiecīgi gatavoties tikai uz vasaras nezāļu vilni ar jau daudz vienkāršākiem risinājumiem. No Kortevas puses mēs piedāvājam rudens kviešu herbicīdu Lipris. Lipris sastāv no diflufenikana, flufenaceta plus Arilex Active. Arilex Active nav nevienam ziemas kviešu rudens herbicīdam šobrīd vēl bijis Latvijā. Un ar to šis herbicīds un darbīgo vielu kombinācija ir īpaša. Mēs ierobežosim gan viendīglapus, gan divdīglapus. Galvenokārt vērš uzsvaru uz tādu nezāli kā rudzpuķi, ko bieži vien pēc rudens citiem herbicīdu risinājumiem mums nākās koriģēt pavasara vasaras sezonā. Tad šī gadījumā ar Lipris mēs to būsim sakārtojuši. Labrīt! Labrīt! Ir septembra vidus. Mēs Agrikona komandā ar augšanu analīzēm un paraugu ņemšanu esam tuvāk uz beigu pusi, jo ir aktīva sēja. Principā liela daļa jau Latvijā ir sasēta ar zimājiem un veikta pamatmēslošana. Pamatmēslošana ir arī tēma, kuras dēļ mēs šodien dodamies uz Zemgali, uz saimniecību Līgo pie Jāņa Vintera. Pie Jāņa Vintera ir interesanti apskatīt tieši pamatmēslošanu tādā kontekstā, kad šī ir viena no saimniecībām, kurā lieto ļoti daudz dažādus mēslošanas līdzekļus. Un kādā veidā tad kontrolēti un kvalitatīvi pareizi samēslot lauku. Tad ir jautājums, kas tad ir kontrolēti samēslots lauks. Tādu jautājumu mēs ar kolēģi Ilonu gribētu arī pārunāt un dažādus citus, kamēr esam ceļā uz turieni. Kas tad ir kvalitatīvi nodrošināts ar barības elementiem lauks? Ilona, varbūt ar saviem vārdiem pastāstīt. Pirmkārt, lai es saprastu vispār, kas tajā laukā notiek, kāds tad ir izējošie dati, kāda ir šis te kālija, fosfora un augsnes pH nodrošinājums. Un, lai to vislabāk saprast, jāuztais ir augsnes analīzes. Tas mums parāda to līmeni, cik daudz tad kālija, fosfora pietrūkst līdz optimālam līmenim, lai augsne būtu auglīga, lai viņa būtu jau sākotnēji labi nodrošināta ar šiem elementiem. Un tālāk būtu nepieciešams izrēķināt, cik daudz kālijas un fosfors nepieciešams papildināt iznesei. Un jāpaskatās arī, vai saimniecībā salma paliek uz lauku vai tiek novākt nost, jo salma ļoti daudz iznes ārā kāliju, un tas ir jāierēķina iekšā šīs te iznese attiecīgajos mēslošanas devās. Tad viss pamats, principā, viss sākās ar augšu analīzēm, kas ir uz ar esošo augsnes resursu bāzi, un tam papildus formulā nāk papildus aprēķināšana kultūraugiem ar salmiem novāktiem vai nenovāktiem. Pie šīs pamata mēslojuma tad pārvēršot saprotamos ciparos, ko tad laboratorijas rādītāji parasti apliecina, tad optimāli nodrošināta augsne nozīmē, ka fosfors ir ap 450 kg fosfora oksīds kilogramu hektārā un kālijas ar 500 līdz 800. Tātad tā ir tā bāzīte, kam ir jābūt, lai augi varētu optimāli baroties, tikt nodrošināti ar barības elementiem arī stresēnākās sezonās un nezaudētu saimnieks būtiski ražas. Vajadzīga šī koncentrācija, lai būtu arī mikrobioloģija augsnē, no kuriem resursiem tad veidot pieejamos barības elementus, tad ir kaut kādai bāzei jābūt, tāpēc jau agroķīmijā ir šī te optimums zems, ļoti zems, augsts, ļoti augsts rādītāji. Tad tie rādītāji, kam ir jābūt. Un tad papildus bija šīs te izneses, salmi paliek vai nepaliek nolūk. Tāpēc ļoti bieži arī, kad es atdodu augsnes analīžu rezultātus, šos mēslošanas plānus, man saimnieks prasa, viņš saka, kāpēc ir tik liela šī fosfora deva nepieciešamā, vai savukārt tieši otrādā, kāpēc tam laukām vispār fosfors neprasās. Jā. Tas ir tieši dēļ tā, ka mēs skatāmies, kāds ir šis resurs augsnē, un skatāmies, cik viņš nepieciešams papildināt. Jo, ja mēs nekontrolēsim šo lietu un dosim tikai augu iznesē nepieciešamos daudzumus, tad pie stresainiem gadiem, tad, kad ir nelabvēlīgi laika apstākļi un augiem ir grūtāk tikt klāt pie barības vielām, ja mēs nepapildinam augsnes resursus, tad augsne paņems savu to, kas viņai pienākās, un augam nepietiks
priekš nepieciešamās ražas izveidošanas attiecīgi. Pat ja mēs būsim plānojuši 7 tonām, nobers stipri mazāk, jo vienkārši augs nespēs paņemt to, kas viņam ir nepieciešams, jo viņam nebūs arī šī resursa no augsnes. Jā. Tas, kur es vēl tirgos saskāries ar tādu viedokli, kad pamatmēslošanai nav tik liela uzmanība jāpievērš un ir iespējama taupīšana, ja saimniecība strādā modernāk, spēcīgāk ar zaļmēslojumu, starpkultūrām, veicinot daudz plašāku augu maiņu, vai arī strādājot ar biostimulantiem, augsnes bagātinātājiem. Kāds tev viedoklis ir šo? Manuprāt, nevajadzētu likt vienā maisā iekšā augsnes stimulantus, bagātinātājus un zaļmēslojumu, jo zaļmēslojums tas ir normāls agronomisks process, kas laukiem ir nepieciešams. Zaļmēslojums uzlabo augsnes struktūru, veicina oglekļa pieejamību, slāpekļa pieejamību, bet zaļmēslojums nekādā veidā nepapildina augsni ar kāliju un fosforu. Viņš palīdz noturēt kāliju un fosforu, tas, kas ir esošais augsnē. Savukārt biostimulanti ir pavisam cita tēma, tie ir, kas palīdz nonākt apritē šiem te barības elementiem, kas ir augsnē. Un lietot biostimulantus, ja augsnes ir pilnīgi tukšas, tas ir ļoti nepareizi. Pirmkārt, viņi arī perfekti nestrādās, jo viņiem nav ko atbrīvot attiecīgi. Nav resursi. Viņi vairāk ir tiešām kā tādi augsnes uzlabotāji pie sliktos laika apstākļos vai ierobežot mēslojumu pieejamības laikā, ka daudzus gadus ir kārtīgi augstu mēslot un vienu gadu varbūt ir kaut kāda cita procesa un nepieciešams ir kāds stimulants, lai veicinātu. Principā, ja mēslošanas līdzekļi fiziski vispār nav pieejami. Kādu gadu, bet tas neiet runa par to, ka to varētu katru gadu lietot. Tas nekādā gadījumā biostimulanti neaizstāja mēslošanas līdzekļu lietošanu. Tieši tāpat līdzīgs ir ar uzturu. Ar uzturu bagātinātājiem. Tieši identisks patiesībā var ņemt vērā. Savukārt, jā, šie zaļmēslojumi ir ļoti jauki augsnes uzlabotāji, bet viņi, kā es teicu, nepapildinās kāliju fosforu, jo arī zaļmēslojums pilnvērtīgi negribēs augt, ja augsne ir tukša no kālija un fosforu. Viņš vienkārši nevarēs izveidot savu nepieciešamo zaļo masu, viņš neizdarīs to uzdevumu, kas no viņa tiek gaidīts. Arī šī gadījumā šim zaļmēslojumam ir jābūt labi nodrošinātiem arī šiem barības elementiem. Bet viņš papildinās augsni, uzirdinās, gaisu dabūs iekšā oglekli un paaugstinās. Viņš piesaistīs papildus kaut ko. Tātad, jebkurā gadījumā mērķis paliek sakārtojam augsnes nodrošinājumu ar barības elementiem. Ja ir dažādi mēslošanas līdzekļi, tad tas ir nevienkāršs process, bet tam ir risinājumi. Par to mēs arī saimniecību Līgo braucam. Sveicināts, Jāni! Jā, sveiks! Pastāstīji, kas tad, kā tu varētu teikt, kas bija tās galvenās lietas, kas varbūt tevi iezīmē tieši šo te rudens cēlienu, sākot ziemas raps, varbūt kaut kādas galvenās problēmas vai izaicinājumi, vai ar ko šis gads atšķirās varbūt no citiem, sākot ar raps un tad paturpini pa kviešiem? Ziemas rapša sēja, es nevarētu teikt, ka bija kaut kādas beigās problēmas. Mums viss bija ļoti labi. Pilnībā visus laukus sējām ar minimālu apstrādi un nebija baigi jāiespringst. Mitrums pietiekoši, lietu pēc tam bija lietutiņš. Diezgan sausos apstākļos bija jāapsēj. Vai ne? Un, protams, bija cerība, kad uzlīs lietutiņš, un tā arī bija. Tā kā lietus bija, un tur visur būs labi ar apsi. Man liekas, ka gads bija brīnišķīgs. Ja pa kviešiem, tad visa kviešu sēja šogad tādā brīvākā režīmā. Laicīgi novācām ražu. Visi laicīgi novāca, protams, laikapstākļi bija daudz karstāki. Un ar to arī apsēja tādā mierīgi, neiespringstot. Visi datumi ļauj un varam tā mierīgi tagad pagaidīt, kamēr viss nožūs, nemīcīties pa slapiem laukiem, neblietēt viņus. Aizbraukt, varbūt iesēt kur tādu vieglāku augsnīti, kamēr nenožūst, tad turpināsim. Līdz oktobrim mierīgi. Jā. Rapsī līdz ar to varēja sākt laicīgi iesēja, viss ir plānoties optimālajos termiņos, kā tu teikt? Jā, viss bija optimālajos termiņos. Man liekas, ka pat labāk nekā optimālos. Kā tika galā ar karstumu, kas bija bieži vien bija jāveic smidzinājumi, vai tas bija gramincīts, vai regulātori, vai herbicīdi? Nebija baigā problēma tev?
Tā kā nesākam mēs sēt augusta pirmajās dienās, bet sākam sēt augusta pirmajā dekādē, tad mums dotajā brīdī rapsis ir ļoti perfektā attīstības stadijā, ir dabūjis vienu regulātoru. Jā, man liekas, ka dažiem laukiem, ko es braucu apkārt, man jau izskatās, ka tur jau 3 vajadzīgi, ja, kas būs tad vēl līdz ziemai. Un vēl esam paspējuši jānoiet gramenicīdu. Protams, sārņaugiem, jo rapsi sējam minimāli apstrādē, tāpat kā kviešus pēc rapša. Un vienīgais laukos, kur atkārtoti sējami, tur visur mēs, kā tev, tas smagajā mālā āram augšā. Jā. Ko tu varētu teikt par tendenci attiecībā uz ziemas rapšu sēpalībām kā tādām tavā saimniecībā? Vai tu redzi, ka viņi pieaug, paliek nemainīgi, vai tu tomēr arī varbūt kaut kādu veidu samazinājumu? Es teiktu, ka visu laiku ir konstanti diezgan mainās 10% robežās. Jā, mēs ar tā parasti rēķinam, ka nevajadzētu pārsniegt to apjomu, lai tu teiksim, katru 5. gadu tev nebūtu jādomā, kur sēt. Katru 5. gadu mums viņš nomainās, un mēģinam pat katru 4. nekur nesēt, bet tieši katru 5. gadu. Un pagaidām tas tā viss izdodās tad kopā. Kopā ar brālīti mēs kaut kādu 330 hektāri rapsi katru gadu. Kā neveiksmīgi. Tad rapsi, var sakot, ir izdarīts, un tagad sāksies ziemaskviešu sēja. Laikapstākļi, kā tie tev šogad spēlē, kādu lomu attiecībā uz ziemaskviešu sēju? Jā, nedaudz tagad ir piebremzējis, tas mitrumiņš šeit mūsu pusē vairāk. Bet sēja iesākt ir laicīgi un visi dīkst baigi forši, kur var redzēt. Es nezinu, man jau liekas, ka viss būs ļoti labi, ja nepāraugs. Jā, ja nebūs siltums līdz Ziemassvētkiem, vai ne? To mēs vēl nezinām, bet viens no galvenajiem, man liekas, manuprāt, arī darbiem, kas jāizdara rudenī saimniekiem, ir rudens kviešu herbicīds, un tāpēc gribēs dzirdēt tavu viedokli, kā tu skaties uz to, vai tu smidzini savus ziemas kviešu rudenī, un ja jā, tad kāpēc? Jā, smidzinam rudenī, un galvenais ir iemesls tas, ka tev pavasarī ir, viens no galvenajiem, ka tev pavasarī ir brīvāk. Tev nav uzreiz jāskrien, un tas tagad man tikko ir pirmās siltās dienas, tā mēs ejam ar kādu herbicīdu virsū, jo viss tas lauks ir vienā krāsā, zemi nevar redzēt. Nezaudz pārziemojušas, un beigās sanāk, kad ir jābrauc otrais herbicīdu, jo temperatūras ir neatbilstošas, un viss ir par ātru. Un vienalga, kaut arī miglojam mēs rudenī, vienalga ar šito te, man liekas, katru gadu dažus laukus pārmigloju, kaut kas neaiziet ar tām temperatūrām. Bet tas ir viens no iemesliem. Otrs iemesls ir, protams, kad sārņaugi, ir daudz sārņaugu, ar kuriem pavasarī cīnīties ir grūti. Jā, tās pašas varbūt ir gan violītes, un viendīglapu nezāles visādas, un tu rudenī viņas var ierobežot ar pat lētāk, nekā pavasarī. Taisnība. Sveiks, Jāni! Čau! Prieks tev redzēt uz lauku. Mums ar Līgo saimniecību Agrikonam jau ir daudz gadus jauka sadarbība. Ja mēs ņemam augsnes analīzes, taisam mēslošanas plānus, un pie Jāņa saimniecībā ir ļoti interesanti, neskatoties uz to, ka tā ir zemgale, kur liekas visiem pārējiem, ka visi ir ļoti ideāli lauki, visi vienādi, līdzeni, bet mēs zinām pēc augsnes analīzēm, ka tā īstenībā nav lauks no lauka atšķirās ar barības elementu nodrošinājumu, un arī lauka nogabala atšķirās. Jānim saimniecībā ir ļoti daudz kultūra augi, gan kukurūza, gan graudaugi, gan rapsis, un ir arī dažādi mēslošanas līdzekļi, ko tu lieto. Digistāts, MPK, arī dalītie mēslošanas līdzekļi, kā kālija, chlorīds, amofos un tā tālāk. Un kā tev izdodas saimniecībā to visu nomenedžēt? Kā tu nodrošini augiem nepieciešamos mēslošanas šos te līdzekļus, kā tu saliec, kuram cik daudz ir jādod, kas un tā tālāk? Jā, pamatā jebkurai lietai, ko tu izlemi, ir augsnes analīzes. Augsnes analīzes un skaties analīzes, skaties, kas pietrūkst, un augsnes, protams, arī izvērtē cik tā augsne spēja atdot pretī, un tad arī pieņem lēmumus, vai tur ir vajadzīgs tīrā veidā, teiksim, fosfors, cik mēs varam tīrā veidā dabūt, tas ir kaut kāds maps vai daps, ja? Vai citi fosfora mēsli, vai izmantojam NPK. Tieši tāpat tās ir ar digistātu.
kad ir lauki, kur ir nepieciešama tā kaut kāda, lielākoties tie ir bijušie kukurūzas lauki, kur ir paņem ārā, diezgan daudz iznes ārā. Tur mēs arī mēģinām visu to atdot atpakaļ, kas mums tur paliek pāri. Tos mēslošanas plāns, es zinu, ka tu taisi arī Agriports portālā, tas, kas ir tieši mēslojumiem. Un tur ieliekot iekšā to, ka tu laukam esi uzlicis cik daudz digistātu attiecīgi, pēc tam tev parādās pieprasījums, kas ir vēl kālijas fosfors vajadzīgs. Un tu vari arī izvērtēt laukiem, kuram digistātu dod, kuram nedod. Ja? Tas arī tu skaties. Tieši tā tas tik darīts. Tāpat kā digistāts ir tāds plus mīnus kaut kāds NPK, tāpat ar kompleksajiem mēsliem, tad izvērtējam, kuram laukam ir nepieciešams tas dalītais mēslojums un kuram nav nepieciešams, un tā arī daram. Kur tās proporcijas, tur, mazs pieprasījums ir un tās proporcijas plus mīnus atbilst, tad tur varbūt uzliek NPK, jo tas uz hektāru sanāk nedaudz mazāks izmaksas nekā dalītais. Ja. Idejas, ka būtu jābūt otrādi, bet kāpēc mums tas tā nav, es tā īsti vēl nesaprotu. Pats interesantākais, ka tu tiešām iegūsti tur superīgu ražu un uztaisi analīzes, tur liekas, tur nekā nav te augstā, bet viņi vienkārši dod ārā visu laiku. Jā, viņi strādā, tāpēc viņi arī ir jākompensē, jo pretējā gadījumā, ja mēs viņam nekompensējam, viņš paliek kaut kādā līmenī un šis ražas līmenis sāk kristies. Tas tev palīdz vienkārši viņu uzturēt attiecīgi. Agriports programma ir tā, kas palīdz nomenedžēt to, ka tev ir ļoti daudz šie mēslošanas līdzekļi dažādi un tu vari fleksibli arī rīkoties. Starp citu, pirms pāris dienām bija jautājums par to, vai var izmantot arī telefonā šo Agriporta programmu. Jā, viņi var pilnvērtīgi atvērt arī šobrīd telefonā vaļā un lietot šo programmu. Protams, telefonā nav vērti ar viņu darboties, jo telefonam ir pietiekama masa, bet kaut kādos ekstremālos apstākļos, kad ir vajadzīgs ātri kaut ko izdarīt, ir iespējams izdarīt pilnīgi to pašu, ko teiksim, no datora. Un interesanta funkcija telefonā, ko var izmantot kaļķošanai. Ja ir saimniecībā nav izkliedētājs, kas var braukt un mainīt šīs te kartes, bet ir parastais rums, teiksim, tad telefonā jūs varat atvērt Agriportu šo te programmu vaļā, atvērt sagatavoto kaļķošanas uzdevumu un ieslēdzot iekšā GPS šo te funkciju telefonam, viņš parāda, kurā punktā jūs atrodaties, uzklikšķinot uz kartes, var redzēt, kāda ir nepieciešamā deva, cik tonnas ir jādod. Un tādā veidā vienkārši ar telefonu rokā, arī ar parasto rumu, jūs ļoti veiksmīgi varat izpildīt šo te kaļķošanas elementāro lietu, nav nepieciešama nemaz īpaši šīs te iekārtas vajadzīgas. Tā, ļoti jauki, paldies par atbildēm, ceram uz tālāku sadarbību, darbošanos. Mēs ceram, jā. Un Sandrai noteikti ir jautājumi arī par ārpussakņu mēslošanu uz lauka. Jā, es saprotu, ka tā mēslošanas stratēģija, kas ir pamatbarības elementi, tas viss tiek kārtots un lielā mērā ir arī sakārtots. Kas ir nezinu, kāds vai ne? Bet, kā es vienmēr saku, vienmēr ir vieta, kur augt, bet kādas ir attiecības, piemēram, ar ārpussakņu mēslojumu? Jo šie 2 gadi ir bijis tieši liels izaicinājums sausuma periodos, tieši laikapstākļi ir bijuši tāds diezgan liels limitējošais faktors, tad vai tev ir kāda pieredze tieši ar ārpussakņu mēslojumu? Kādi ir tie tvertnes maisījumi, ko jūs jaucat? Ārpussakņu mēslojumu ļoti daudz neizmantoju. Jā, ir atsevišķi gadi, jā. Atsevišķi gadi, kad ir ļoti savs apstākļi, un tu redzi, ka tur tai kaisīšanai pilnīgi nebūs jēga. Šogad tas, man liekas, ir pilnīgi izņēmums, un es domāju, ka varēja kaisīt pilnīgi droši, kuros apstākļos, un visu paņēma līdz pēdiem. To arī pierāda, teiksim, analīžu rezultāti, kur arī bija kaut kas proteīnam papildus dots. Visur tur tas ir nostrādājis, proteīns ir augstāks, un tā raža plus mīnus tāda patījā, bet proteīns ir augstāks. Tā kā šogad mums tas nebija nepieciešams, bet es atceros, jā, vai tas bija pagājuši gadu, kad bija ārkārtīgi sausums, un tad mēs strādājām dalīti gan kaisījām, gan izmantojām atsevišķi caur miglotāju slāpekļa mēslus galvenokārt. Tad starpība bija ļoti acīm redzama. Tas ne tikai gan ražā, gan kvalitātē. Arī ar aci vienkārši tu redzēji, kur ir nobraucis man miglotājs ar šķidrējiem, un tur bija viss tumšs, un blakām bija viss gaišs. Totāli atšķirīgi. Jā, jo šis temats ir diezgan aktuāls. Šos pēdējos 2 gadus, īpaši pagājušā gadā, mēs jau iepriekš esam runājuši par to, ka ārpussakņu mēslojums palīdzēja kompensēt to, ko augsts nevarēja sausuma apstākļos paņemt ar sakņu sistēmu. Un tad parasti saka, jā, mēs ar ārpussakņu mēslojumu, tad tur plus 2 tonnas, tad tas nekad tāds rādītājs nevarētu būt iespējams, bet mēs tajā laikā, kad augam ir šie kritiski apstākļi, mēs viņam varam palīdzēt turpināt veikt vielmaiņu un noturēt to ražu, ko jau esam ieguldījuši gan ar slāpekļa mēslām, gan ar papildu mēslojumu.
tā kā nākam palīgā kritiskos apstākļos un ko, protams, mēs arī šajā gadā nemainīgi turpinam demo saimniecībās strādāt un arī šī gada rezultāts vēl apkoposim, bet tā burtiski ņemot vērā mums bija zeroploti. Šis te projekts, un viens no zeroplotiem bija pilnīgi bez jebkāda mēslojuma, izņemot tikai pamatmēslojumu, un otrs bija ar bez slāpekļa mēslojuma un ar ārpussakņu mēslojumu un auga aizsardzības līdzekļiem. Un principā, ja tās ir uz 1 kvadrātmetru 70 grami papildus ir nākuši no ārpussakņu mēslošanas programmas, un vispār tas, ko mēs darām ar šo ārpussakņu programmu, ieskaitot auga aizsardzības līdzekļus, es uzskatu, ka tas ir pietiekami liels rādītājs un šis lietojums atpelnās. Bet, jā, svarīgākais, ko es arī vienmēr gribu akcentēt, kad mēs ļoti skatāmies, ko mēs ar ko jaucam, piemēram, regulātorus. Es vienmēr iesaku nejaukt ar slāpekļa saturošiem minerālu mēsliem un vienkārši akcentējot šo visu ārpussakņu mēslošanas lietu, kad mēs koncentrējamies patiešām uz mikroelementiem un barības elementiem, kas ir vajadzīgs. Piemēram, rapsim, tas ir bors. Noteikti tev arī ir pieredze ar bora lietošanu, vairāk vai mazāk. Bet tad katram kultūraugam ir savi barības elementi, kuram tie ir nepieciešami. Tāpēc vienmēr veidojot šo programmu smidzināšanai, mēs skatāmies, kuri tie ir produkti, kāds ir kultūrauga stadija, kādas ir vajadzības un kāds tad ir arī augsnes fons, jo tas arī ir ļoti būtiski. Visu rezumējot, kas ir tas, ko tu redzi kā saimnieks, ko tu vēl vari uzlabot savā saimniekošanā, ne tikai varbūt par mēslošanu, auga aizsardzību, vispār kopumā, kur tu redzi, kur varētu nākotnē virzīties zinātnē, lauksaimniecībā, vai kas ir tas, ko tev ļoti vajadzētu un varbūt nav, kur tu vari pilnveidoties? Nu, noteikti tas ir jaunās tehnoloģijas, ja kaut kādas bezpilotu traktori, lidaparāti un viss kaut kas tāds. Un tas noteikti ir pavisam netālu un viss jau tas darbojas. Ja? Cik es zinu, tur kaut kas ar likumdošanu Latvijā klibo, lai atļautu visam strādāt. Bet tas būs un tam ir nākotne un tas nekur nespruks. Un tas jau ir tas, uz ko visi iet un droši vien jau, ka tā arī būs. Ka tie cilvēki laukos izzudīs vēl vairāk, diemžēl. Ka mēs vēl te būsim. Jā, bet agronomi būs tāpat vajadzīgi, ja vai jūs laigāsiet pa laukiem vai sēdēsiet pie datoriem. Jebkura tehnoloģija ir jāvada gudram agronomam, jo apakšā ir tāpatās agronomija visam un iekārtas tikai palīdz mums to izpildīt. Bet agronomija neviena iekārta aizstāt nevarēs nekad. Es ceru, ka mēs kā lauksaimnieki drīz nepaliksim vienkārši par tādiem datoru cilvēciņiem, vai mūsu bērni, kuri tikai sēdēs pie datora un vai nu vadīs tos pašus elektriskos kaut kādus agregātus vai izstrādās programmas un apstiprinās un taisīs plānus, bet reāli uz lauka neviens vairs nebrauks. Es ceru, ka tā nebūs. Bet šī arī ir ļoti laba tēma, jo arī Jara vienmēr arī pauž to, ka tas lēmums, ko tu pieņem saimniecībā, ir jāpieņem pat ne tikai gudri, bet runājot par efektivitāti, mums, piemēram, arī būs rapša fotoanalīze, kas aizstās rapša svēršanu, tas pats N-sensors, N-testeris slāpekļa monitoringam. Tās pašas lapu analīzes īstenībā ir precīzās lauksaimniecības rīks, jo kur vēl tu labāk redzi barības elementu saturu lapās augam konkrētajā laikā un konkrētajā vietā, un tad tu vari redzēt, ko tu arī vari pielabot. Pozitīvā ziņa, kad lietus ir bijis, tas sausuma periods ielgušais arī ir apstājies, kuram vairāk lietus vairāk ir bijis un kuram mazāk, bet tā labā ziņa ir, kad sezona ir sākta, nākamais gads ir iestartēts un lai mums visiem veicas un tiekamies nākamajā raidījumā.